Un, jā, tātad es esmu Māra Beķere, advokāta biroja Valles Svērnāta advokāte. Un šodien jums pastāstīšu par darba tiesību jautājumiem, kas saistīti ar pārobežu elementu darba attiecībās, jeb ar darbinieku darba veikšanu citā vietā. Tas, par ko mēs šodien nerunāsim, ir darbinieku nosūtīšana vai komandēšana uz Latviju. Ļoti minimāli pieskarsimies darbspēka pakalpojumu sniedzēju jautājumiem un arī neaplūkošu Latvijas uzņēmumus, kuri izmanto uz Latviju atsūtītus darbiniekus. Vienkārši mums šajā webinārā tam visam nepietiek laika. Webinārs mums norisināsies 1,5 stundu, ņemot vērā šīs tehniskās problēmas, noteikti atļaušos pārsniegt 10 minūtes no sākotnēji noteiktā laika. It sevišķi, ja tas būs nepieciešams, lai paveiktu sagatavoto stāstāmo. Beigās būs iespēja uzdot jautājumus. Pareizāk sakot, beigās es uz tiem atbildēšu, savukārt jūs savus jautājumus varat rakstīt čatā. Ja es varēšu uz tiem atbildēt webināra gaitā, tad es to darīšu, bet ja nē, tad jautājumi būs, apskatīšu viņus webināra beigās. Iespējams, arī atbildes uz jautājumiem saņemsiet jau pa ceļam. Un domāju, nekavēsimies un sāksim teorētisko izklāstu, un tātad tie jautājumi, par ko mums šodien būs jārunā, ir 4. Tas ir darba brauciens, komandējums, darbinieka nosūtīšana un attālināts darbs no citas valsts. Un droši vien lielākā vērība ir jāpievērš tam, kā nošķirt darba braucienu, komandējumu, darbinieku nosūtīšanu, kas tas ir un kā tos atšķirt vienu no otra. Vispirms pastāstīšu par atšķirībām starp darba braucienu un komandējumu, jo šādi te pa pāriem salīdzinot šos te darba veikšanu citviet, ir vieglāk saprast, ar ko viņi atšķirās un kurš ir tas gadījums, kas jums ir jāpiemēro darbiniekam. Vispirms mazliet par kopīgajām pazīmēm. Kopīgais ir tas, ka darbs tiek veikts dažādās vietās vai ārpus ierastās darba vietas. Ierastā darba vieta vai juridiskā adrese, tā būs tā vieta, kas ir noteikta darba līgumā, kā darba veikšanas vieta. Taču daudzkārt šādu vietu noteikti nav iespējams, vai arī darba mērķis, tā darba būtība ir tāda, ka darbs ir veicams dažādās vietās. Arī komandējuma gadījumā darbs tiek veikts tātad kaut kur citur, ne tur, kur parasti. Abos gadījumos ir nepieciešams noteikti tiesiskais pamats, tātad darba devēja rīkojums, vai arī šis te pienākums veikt darba braucienu vai komandējumu, tam ir jāizriet no darba līguma tiešā vai netiešā veidā. Netiešais veids būs darba brauciena gadījumā, varētu būt darba brauciena gadījumā, kad tas ietilpst darba būtībā, bet par to mēs tūlīt parunāsim sīkāk. Gan darba brauciena, gan komandējuma gadījumā nav izšķiroši tas, vai šis darbs tiek veikts Latvijā, vai tā braukšana notiek uz citu valsti. Tātad šis pārobežu elements, viņš var būt, viņš var nebūt. Tas nekādā gadījumā nav izšķiroši, un pēc tā mēs nevaram iedalījumu izvēlēties. Savukārt, par atšķirīgo, tas, kas jums ir redzams slaidā. Darba brauciena gadījumā mēs runājam par regulāru un sistemātisku pārvietošanos, kur pretī komandējums ir neregulārs izbraukums. Tas noteikti atšķir šos abus veidus. Komandējumam, protams, arī var būt zināma regularitāte. Piemēram, ja kāds darbinieks tiek nosūtīts katru gadu uz ikgadējo konferenci, tomēr šeit ir jāsaprot, ka pamatā darbs tiek veikts konkrētā fiksētā darba vietā, un šī konference nesastāda būtisku daļu no darbinieka darba. Savukārt, darba brauciena gadījumā, kur ir regularitāte un sistemātiskums, mēs ņemam vērā, ka bez šiem darba braucieniem darbs faktiski nevar notikt. Minēšu piemērus. Tā varētu būt, teiksim, mežizstrāde. Mežizstrādes darbiniekiem regulāri, bieži ir jābrauc veikt darbs mežā.
nevis vienā un tajā pašā mežā, bet vispirms vienā, pēc tam otrā, trešā konkrētā noteiktā. Savukārt, ja viņi šo te darbu daļu tā kā atmestu, nedarītu, tad no viņa darba nekas pāri nepaliktu, jo tās reizes, kad viņi, teiksim, ierodas birojā, ar kaut kādu kartu dokumentāciju, vai saņemt uzdevumu, vai piedalīties sanāksmēs, vai kaut ko tam līdzīgu, tā nav tā būtiskākā darba daļa. Tā savukārt komandējumā ir otrādāk. Atmetot nosacīt šo te komandējumu, neaizbraucot komandējumā, darba būtība nezūd, darbs tiek veikts kaut kādā fiksētā darba vietā. Par darba braucieniem noteikti pie regularitātes un sistemātiskuma vēl mēs varam minēt būvniecību, kas arī nenotiek vienā objektā. Tāpat dažādas iekārtu montāžas, piemēram, interneta ierīkošana, varbūt ūdens skaitītāja nomaiņa. Tās būs tās lietas, kad šie meistari braucot, viņu pamatdarbs ir braukt pie klientiem, un tas būs formējums kā darba brauciens. Šie ir tie gadījumi arī, kad darba brauciens var tieši vai netieši izrietēt no darba līguma, un ne jau katram darba braucienam būs jānoformē atsevišķs rīkojums. Otra atšķirīgā pazīme ir tāda, ka darba brauciena gadījumā darbs var notikt ceļā. Ne visos gadījumos, bet ļoti bieži tas tā ir tajās situācijās, kad darbs ir saistīts ar satiksmi, ar pārvadājumiem, vai tā būtu autosatiksme, vai dzelzceļš, vai jūrniecība, vai aviācija, kad darbs notiek ceļā, kad darbinieka galvenais uzdevums ir tieši braukšana, vešana, vai vienalga, vai pasažieru, vai kravas, tad mēs runājam par darba braucieniem. Savukārt, komandējuma gadījumā ceļš nekad nav mērķis. Mērķis ir nokļūt galā un izdarīt kaut kādu darbu galā. Un trešā atšķirīgā pazīme ir tāda, ka darba braucienus var veikt tikai darbinieks. Tātad šādu darba braucienus var noteikt kā pienākumu vienīgi tiem cilvēkiem, kas strādā uz darba līguma pamata. Savukārt komandējuma gadījumā var nosūtīt kā darbiniekus, tā arī personas, kas veic darbu uz cita tiesiskā pamata. Šeit jāpiemin ir uzņēmuma līgumi, tātad personas, kas strādā uzņēmuma līguma pamata, var tikt sūtīts komandējumos. Tāpat mēs varam minēt pilnvarojumu līgumu, kas attiektos uz valdes locekļiem. Un atsevišķos gadījumos tie varētu būt arī brīvprātīgā darba veicēji, kas ir noslēguši līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu. Tikai jāatceras, ka brīvprātīgo darbu, brīvprātīgajā darbā nevar nodarbināt komersanti, tas vairāk attiecās uz biedrībām un nodibinājumiem. Kā piemērs, preču pārvadāšana būs tātad darba brauciens. Biroja darbinieks, kurš uz nedēļu dosies strādāt citā darba devēja birojā vai vietā, tas būs komandējums. Savukārt, ja tas būs šoferis, tātad, kura tiešie pienākumi būs veikt pārvadājumus, bet viņš pēc pieprasījuma var veikt arī montāžu vai kraušanu, tātad kaut kādu darbu konkrētie galamērķi. Tomēr tas būs darba brauciens, jo lielākā darba daļa, tātad tas procentuāli varam vērtēt, kas ir tā lielākā darba daļa, ko pamatā darbinieks veic. Vai darbinieks var atteikties doties darba braucienā vai komandējumā? Ar darba braucienu visticamāk, kā atteikties nevarēs, jo tā būs tā būtiskā darba daļa. Tam noteikti ir jābūt ietvertam darba līgumā, un arī ar komandējumiem ir līdzīgi, ja darba devējs zina, ka viņam būs nepieciešamība sūtīt darbinieku komandējumā, un ka šie komandējumi nebūs kā izvēles piedāvājums vai
vai tu vēlies braukt, vai tu nevēlies braukt, bet, ja darba devējiem ir vajadzīgs, lai darbinieks dodas šajos komandējumos, tad arī to būtu vēlams atrunāt darba līgumā, lai nerastos kādi pārpratumi. Tālāk salīdzināsim komandējumu un darbinieka nosūtīšanu. Tas, kas ir kopīgs šiem abiem veidiem, un tā viena no būtiskajām pazīmēm ir tāda, ka darbinieka nosūtīšana ir komandējuma veids. Tātad komandējums ir plašāks jēdziens, darbinieka nosūtīšana ir specifiskāks komandējuma veids. Atkal kopīgs ir tas, ka darbs tiek veikts citā vietā, ne tur, kur parasti, vai ne tur, kur darbinieks ir pieņemts darbā. Prombūtnes ilgums šajā gadījumā nav izšķirošs. Proti, gan komandējums var būt uz vienu dienu, uz nedēļu, uz mēnesi, arī uz gadu, gan arī darbinieka nosūtīšana var būt sākot jau no vienas dienas, no pavisam īsa brauciena, līdz arī vairākiem gadiem. Šie termiņi nav nekādā veidā normatīvajos aktos ierobežoti. Abos gadījumos darbinieks veids darba devēja uzdevumu, un tālāk mēs varam jau pievērsties atšķirīgajām pazīmēm. Komandējums, līdzīgi kā tas bija ar darba braucienu, var notikt gan Latvijā, gan ārvalstīs. Proti komandējumā var sūtīt darbinieku pat vienas administratīvās teritorijas ietvaros, piemēram, ja mēs runājam par Rīgu, tad arī Rīgā uz citu vietu veikt darbu, darba devējs var nosūtīt darbinieku komandējumā. Tas var būt arī uz citu pilsētu Latvijā, protams, arī uz ārvalstīm. Darbinieka nosūtīšanā savukārt ļoti būtisks ir šis te pārobežu elements. Tikai tad, ja darbinieks tiek nosūtīts veikt darbu uz citu valsti, mēs runājam par darbinieka nosūtīšanu. Jāpiemina arī, ka darbinieka nosūtīšana to primāri regulē Eiropas parlamenta un padomes direktīva numur 96/71 EK. Nākamajā slaidā jūs arī redzēsiet šo numuru, gan jau, ka viņš jums vairāk vai mazāk ir zināms un esat ar to saskārušies. Direktīva ir par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Ņemot vērā, ka šī direktīva ir iestrādāta arī Latvijas tiesībās, un to, ka ir iesaistīts šis te pārobežu elements, parasti nākas darbinieku nosūtīšanas gadījumā saskarties ar citas valodas lietošanu, visbiežāk tā ir angļu valoda, un gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka angliski darbinieku nosūtīšana nebūtu saucama ne par secondment, ne par business trip vai līdzīgos nosaukumos, bet es noteikti ieteiktu pieturēties pie direktīvā lietotā termina posting of workers, jo tad ir nepārprotams skaidrs, kādās tiesiskajās attiecībās darbinieks tiek iesaistīts un kāds regulējums tam ir piemērojams. Turpinot par atšķirīgajām pazīmēm. Komandējumā var nosūtīt darbinieku arī, lai viņš mācītos, gūtu pieredzi, arī studētu, piemēram, arī veiktu, preču atlasi, klientu piesaisti, kontaktu dibināšanu. Tas var būt, tā var nebūt tāda tieša praktiska darba veikšana, kas notiek, ko darbinieks dara ikdienā. Savukārt, par darbinieku nosūtīšanu, tur tie gadījumi ir dažādi, bet jebkurā gadījumā tas populārākais variants ir tas, ka pastāv līgums ar kādu sabiedrību ārvalstīs, šajā valstī, uz kurien darbinieks tiek nosūtīts, par darba veikšanu. Un te mēs pāriesim mazliet vienu slaidu uz priekšu, nepabeidzot šo slaidu, lai izrunātu tieši darbinieku nosūtīšanas specifiskos aspektus. Darbinieku nosūtīšana, jeb posting of workers, var notikt 3 gadījumos. Mēs runājam
par to tad, kad tiek noslēgts darba devējam līgums ar citu personu, kuras labā tiek veikts darbs un kura par to maksā darba devēja. Tātad runa ir par pakalpojumiem. Visvieglāk to varbūt saprast ir ar būvniecības piemēru, ja sabiedrība Latvijā noslēdz līgumu ar sabiedrību citā valstī, nezinu, pieņemsim Igaunijā, kas vēlas, lai latviešu būvnieki viņiem uzbūvē objektu, tad Igaunijas uzņēmums maksā Latvijas uzņēmumam par pakalpojumu, savukārt Latvijas uzņēmums aizsūta savus darbiniekus uz Igauniju veikt konkrētu darbu. Tas būtu tas pirmais un izplatītākais variants. Otrs variants ir, kad darba devējs sūta darbinieku kādu iemeslu dēļ pastrādāt uz laiku savā filiālē vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu citā valstī. Tātad, ja ir plašs koncerns, kurš savā starpā apmaina darbiniekus, vai tas būtu pieredzes apmaiņas nolūkā, vai varbūt tas ir, nezinu, varbūt tie ir IT speciālisti, kas apkalpo vienkārši vairākas valstis, un šobrīd viņi strādā vienā valstī, un pēc tam viņi dodas uz citu valstī šo darbu darīt uz kādu laiku, tad mēs varam runāt arī par darbinieku nosūtīšanu. Un trešais variants ir darbspēka nodrošināšanas pakalpojums sniedzēja nosūtīts darbinieks, ja pakalpojums saņēmējs atrodas citā valstī vai veids darbu citā valstī. Tātad šeit arī ir ļoti būtisks šis pārobežu elements, lai ja tas izpildās, tad mēs runājam par darbinieku nosūtīšanu, un tad mums ir jāievēro tās prasības, kuras paredz direktīva, un šobrīd jau arī, protams, darba likums. Atgriežoties pie atšķirīgajām pazīmēm starp komandējumu un darbinieku nosūtīšanu, jānorāda, ka komandējuma gadījumā tas tiešais labums, kas tiek iegūts ar darbinieka darbu tajā citā valstī, viņš tiek darba devējam. Savukārt, tajā gadījumā, ja darbinieks tiek nosūtīts, tad tiešais labums ir pakalpojumu saņēmējiem. Protams, šeit mēs runājam par to gadījumu, kad pamatā par to gadījumu, kad ir līgums ar trešo personu ārvalstīs, bet arī faktiski tajā koncerna gadījumā, kad darbinieks tiek aizsūtīts uz citu saistīto sabiedrību, labums no darbinieka darba ir tai sabiedrībai, uz kuru darbinieks tiek nosūtīts. Proti, tas nozīmē, ka darbinieks aizbraucot nevis turpina darīt savas lietas, kuras viņš ir darījis iepriekš, viņš izmanto, protams, savas prasmes un zināšanas, bet strādā jau tā cita uzņēmuma labā. Šis ir būtisks aspekts, to vajag paturēt prātā, lai izvēlētos, kas tad ir šis variants, kā darbinieks braukt prom vai komandējumā, vai tā tomēr ir darbinieku nosūtīšana. Jo šajā manas minētajā būvnieku piemērā ir arī uzskatāmi saprotams, ka no būvēšanas labumu saņem tā trešā persona, kam par labu tas tiek būvēts. Protams, ja darba devējs būvē sev tikai citā valstī, tad tā nebūs darbinieku nosūtīšana, ja tad viņš pats sūtīs darbiniekus un pats būs sev pakalpojuma saņēmējs un labumu guvējs. Komandējuma gadījumā tiek piemēroti, es esmu šeit slaidā minējusi, ka tie ir Latvijas tiesību akti, pieņemot, kā darba līgums noteica, ka tad puses ir vienojušās, kā tiek piemērot Latvijas tiesību akti, bet faktiski šeit būtu jārunā par to, ka tiek piemēroti tie tiesību akti, kas, par ko ir puses vienojušās darba līgumā un ko viņas vēlas piemērot. Tātad tikai tā jurisdikcija. Savukārt darbinieka nosūtīšanas gadījumā ir jāievēro gan tas likums, kas ir noteikts darba līgumā, gan arī mērķa valsts, tās valsts, uz kuru tiek darbinieks sūtīts, tiesību akti. Un šis ir savā ziņā vissarežģītākais aspekts, jo darba devējam
ir faktiski jāizpēta, jāsaņem iespējams tās valsts juridiskā konsultācija par to, kādas tad ir tajā valstī prasības un kas tad īsti būs jāizpilda. Jo tas pamatprincips darbinieku nosūtot ir tāds, ka viņam joprojām paliek spēkā viņa darba līgums, un tas, ko paredz un pieprasa Latvijas darba likums, taču tajā pašā laikā šīs visas obligātās lietas, kā piemēram atalgojuma lielums, atvaļinājuma garums, maksimālais darba stundu skaits, minimālais atpūtas laiks, virsstundu uzskaitas kārtība un tam līdzīgi būtiski darba tiesību jautājumi, viņi ir jāsalīdzina ar tās mērķa valsts tiesību regulējumu, un darbiniekam ir jāpiemēro labvēlīgākais regulējums. Tas ir tas, ko paredz direktīva, ka darbiniekam ir jebkurā gadījumā tiesības saņemt ne mazāku aizsardzību kā šajā te mērķa valstī. Tas nozīmē, ka ja esošais darba līgums paredz labvēlīgākus noteikumus, tad mēs piemērojam darba līgumu pilnā apmērā, tad faktiski vadāmies pēc Latvijas tiesību normām. Savukārt, ja tajā valstī ir darbiniekam kādas priekšrocības, kas Latvijas darba likumā nav paredzētas, tad darbiniekam uz viņām ir visas tiesības tajā laikā, kamēr viņš strādā kā nosūtīts darbinieks citā valstī. Jāmin arī, ka komandējuma gadījumā nebūs jāziņo komandējuma valsts iestādēm par šādu te darba veikšanu, jo sanāk, ka tas darbinieks tikai uz laiku ir iebraucis citā valstī, un viņš to darbu veids priekš sava darba devēja. Savukārt darbinieka nosūtīšanas gadījumā var būt jāziņo komandējuma valsts, ja tās mērķa valsts iestādēm. Tas arī ir jāizpēta iepriekš. Zinu tikai to, ka Latvijas gadījumā, proti, ja darbinieki tiek sūtīti darbam Latvijā, Valsts darba inspekcijai ir jāpaziņo vēl pirms darbs ir uzsākts, tā kā šo jautājumu atlikt nedrīkst, un šāds pienākums darba devējiem ir obligāts. Tātad, daži piemēri par to, kā nošķirt komandējumu un darbinieku nosūtīšanu. Tātad, ja Latvijas uzņēmums, kura pamatdarbība ir iekārtu ražošana, pārdod iekārtu tam pašam Igaunijas uzņēmumam, un šīs iekārtas uzstādīšana ir iekļauta cenā, tātad faktiski līgums ir par preces piegādi, pārdošanu, tad tas darbinieks, kas brauks šo te iekārtu uzstādīt, dosies komandējumā, jo Igaunijas pircējs par šo uzstādīšanu atsevišķi nemaksā, tas nav izdalīts kā pakalpojums. Šeit mēs varam skatīties, atgriezties pie direktīvas nosaukuma, kur ir redzama šī slaida apakšā. Direktīva ir par darba ņēmēju notīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Tātad, ja mūsu līgums ir par preču pārdošanu, tad direktīvas prasības nebūs piemērojams. Savukārt, ja būs vai nu divi līgumi, vai atsevišķi līgumā noteikta cena gan par preci, uzražoto iekārtu, gan atsevišķi kā pakalpojums tiks pirkts tās uzstādīšana vai kalibrēšana vai kaut kas tam līdzīgs, tad darbinieks, kurš dosies uz citu valsti to veikt, dosies darba braucienā. Es atvainojos, tiks nosūtīts darbam citā valstī. Ja iekārtai būs vajadzīgs garantijas remonts, un tas būs atkal iekļauts šajā te iekārtas cenā, tad darbinieks, kurš veiks garantijas remontu, dosies komandējumā. Savukārt, pieņemsim, ja tas ir pēcgarantijas remonts, vai remonts, kas vispār nav iekļauts cenā, bet tiek veikts par papildus samaksu, tad tā būs darbinieku nosūtīšana. Tas pats būs ar atsevišķu remontu pakalpojumu sniegšanu un manis jau pieminēto būvniecību. Vēlreiz tikai vēršu uzmanību par to, ka nosūtīšana var būt arī uz vienu dienu,
par to nevajag brīnīties vai, teiksim, uzskatīt, ka, ja tas ir uz tik īsu laiku, tad tā nevar būt darbinieku nosūtīšana. Protams, sarežģītākais ir tas, ja ir jāveic kaut kādas administratīvas darbības, piemēram, jāziņo tai mērķa valsts iestādēji par darbinieku nosūtīšanu, tad, protams, tas ir varbūt diezgan apgrūtinoši, taču tik un tā juridiski tā būs darbinieku nosūtīšana. Tālāk es runāšu par izdevumiem un par maksām, kas ir jāmaksā katrā no šiem gadījumiem. Bet, lai būtu vieglāk saprast, par ko tad mēs tieši runājam, iziesim ātri cauri tādam kā glosārijam par to, kas ir darba samaksa, kas ir izdevumi un kas ir komandējuma dienas nauda. Vai vēlāk es viņu arī saukšu tikai par dienas naudu, jo komandējuma dienas nauda izklausās, ka attiecas tikai uz komandējumu, taču varbūt arī citi gadījumi. Proti, pirmais, uz ko es vēlos vērst jūsu uzmanību, ka darba samaksa un darba alga nav viens un tas pats. Darba samaksa ir plašāks jēdziens, un darba samaksā primāri, protams, ietilps darba alga, bet kā to definē darba likuma 59. pants, darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājumā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu, piemaksas, prēmijas un cita veida atlīdzību par darbu. Piemaksas gan jau darba devējiem tas ir zināms, primāri ir par veikto papildu darbu, darbu īpaši riska apstākļos, nakts darbu, virsstundu darbu un darbu svētku dienās. Un šis ir tas viss, kas veido darba samaksu. Tas ir diezgan būtiski brīdī, kad ir jāsāk rēķināt vai nu vidējā izpēļņa, vai arī maksājumie nodokļi. Ar izdevumiem mēs saprotam tos izdevumus, kas ir primārās izmaksas, tās galvenās izmaksu pozīcijas, kas darbiniekam rodas veicot darbu ārpus viņa darba vietas un dodoties kaut kādos braucienos. Primārās izmaksas ir saistītas ar transportu, bet tas ietver arī virkni papildu pakalpojumu. Piemēram, ja mēs domājam par ceļošanu uz ārzemēm, tad, ko mēs varam iedomāties, tās ir avio biļetes vai autobusa vilciena biļetes, arī sabiedriskā transporta pakalpojumi, ieskaitot taksometru. Ja darbinieks dodas ar savu auto, tā var būt degvielas kompensācija, auto apdrošināšana. Pie izdevumiem pieskaitās arī naktsmītnes noteikti uzturēšanās. Parasti tās ir arī viesnīcu pakalpojumi, kas ietver brokastis. Arī bagāžas pārvadāšana, maksas iebraukšanas, maksas stāvvietas. Tas attiecās tad, ja persona izmanto savu personīgo transporta līdzekli, vai arī tad, ja tas ir darba nodrošināts transporta līdzeklis, bet kuru vada persona pati. Banku komisijas valūtas maiņai, ja tas ir nepieciešams konkrētajā valstī, arī ceļojuma apdrošināšana un, protams, arī dalība semināros un konferencēs. Tas vairāk būs droši vien komandējuma gadījumos, ja darba devējs sūta darbinieku komandējumā, lai viņš piedalītos konferencē, tad darba devējs arī maksā par šo konferenci. Izdevuma gadījumā ir jāiesniedz izdevums apliecinoši dokumenti, un bez šādiem dokumentiem visticamāk darba devējs, teiksim tā, viņš ir tiesīgs neveikt izdevumu atlīdzību. Ir atsevišķi gadījumi, kad darba devējs var to darīt pēc saviem ieskatiem, jo, piemēram, ir valsts, kuros taksometri neizsniedz nekādus čekus, piemēram, par braucienu, vai kur metro biļetes pēc tam tiek atstāts tajā nolasīšanas iekārtā un
pārbaudas, izejot no metro pārbaudas iekārtā, un cilvēkam uz rokas nepaliek šī metro biļete, līdz ar to viņš nevar pierādīt, ka viņš ir braucis. Nu, šos izdevumus ir atļauts apmaksāt pēc darba devēja ieskata, ja darbinieks tos ir pieprasījis. Pamatā izdevumu un komandējumu dienas naudu izmaksas regulē vecie no 2010. gada ministru kabineta noteikumu numur 969. Tur gana labi un sīki var izlasīt, kas tad ir šīs te obligāti apmaksājumās lietas, ja darbinieks ir nosūtīts vai nu darba braucienā vai komandējumā. Vēl gribu minēt, ka darba devējs faktiski pēc savas iniciatīvas var apmaksāt visu un jebko, ne tikai to, kas ir rakstīts šajos ministru kabineta noteikumos. Šie noteikumi vairāk paredz to, kas ir tās obligāti apmaksājumās lietas un ko darba devējs nevar atteikties apmaksāt. Bet papildus, ja darba devējs ir pretimnākošs, ierobežojumi nekādu, protams, nav, izņemot valsts budžeta iestādēm. Un komandējuma dienas nauda savukārt ir tā, kas ir paredzēta papildu izdevumiem, kas nav uzskatām par primārajiem izdevumiem. Dienas nauda ir nosacīti paredzēta ēdināšanai, ja tā netiek nodrošināta, un arī tā saucamajam komforta zudumam, kas ir saistīts ar to, ka cilvēks nevar uzturēties mājās. Bieži vien to saista, piemēram, ar drēbju kopšanu, mazgāšanu, gludināšanu, kas cilvēkam mājas apstākļos būtu paveicams pašspēkiem, tad atrodoties, piemēram, komandējumā vai darba braucienā, šīs lietas ir jāņem kā maksas pakalpojums, un tad šim nolūkam noder komandējuma dienas nauda. Tas neietekmē, nesamazina darbinieka algu, ja, tad viņam no savas algas nav jāapmaksā šie papildu pakalpojumi, kas faktiski ir tādi ļoti nepieciešami. Tā, un tad mēs varam pāriet tālāk pie darba brauciena finansiāliem aspektiem. Protams, pirmā pozīcija, kas darba brauciena gadījumā ir jāmaksā, tā ir darba samaksa, par to diskusijas nav un nevar būt. Tad ir maksājami arī izdevumi. Kā jau es minēju, izdevumi tie ir tās pamata pozīcijas, kas ir saistītas ar transportu, degvielu, sabiedrisko transportu, naktsmītni, iebraukšanu maksas teritorijās, apdrošināšanu, bagāžu un tam līdzīgi. Darba brauciens tātad atgādinu, ka tas ir brauciens, kuru darbinieks veids regulāri. Tātad viņš regulāri dodas, vai nu viņa darbs ir ceļā, kā piemēram tas ir šoferiem, dažādiem vadītājiem, vai arī viņš veids darbu objektos, kas nav viens un tas pats objekts visu laiku. Un, kā jūs redzat, šajā te uzskaitījumā neietilpst komandējuma dienas nauda. Darba braucienos komandējuma nauda netiek paredzēta, taču tiek paredzēti papildu izdevumi. Tātad pie parastajiem izdevumiem ir jāmin, ka tie ir ierobežoti salīdzinājumā ar komandējumu izdevumiem. Tas uzskaitījums ir mazāks, kas būtu jāatlīdzina. Precīzi aicinu jūs skatīties šajos te ministru kabineta noteikumos, jo droši vien nebūs liels jēgas, ja es uzskaitīšu virkni tos izdevumus, kas ir jāatlīdzina tieši darba brauciena gadījumā. Un savukārt papildu izdevumi, tie ir tādi izdevumi, kas ir radušies darba specifikas dēļ, un tos šie te minētie ministru kabineta noteikumi noteica, ka var apmaksāt dienas naudas apmērā, bet ne vairāk kā 70% no attiecīgā mēneša darba algas un papildu izdevumu summas. Un tūlīt es pateikšu piemēru, lai tas būtu labāk saprotams. Tātad papildu izdevumi būs faktiski tie paši,
kas normālā veidā būtu iekļaujami sadzami ar komandējumu dienas naudu, tikai šajā gadījumā viņi ir jāuzskaita atsevišķi kā izdevumi, tātad par viņiem ir jāatskaitās, par komandējumu naudas izlietojumu nav jāatskaitās, un viņiem ir ierobežots apmērs, tātad viņus nevar tērēt bezgalīgi darbinieks. Piemēram, ja darbinieks brauc darba braucienā uz Poliju, nezinu, pieņemsim, tas ir kāds šoferis, kam ir garais starptautiskais brauciens. Dienas nauda uz Poliju ir noteikti 35 eiro apmērā, un tie būs tie maksimālie papildu izdevumi dienā. Kas nozīmē, ka ja darbiniekam dienā ir 30 eiro izdevumi, tad viņš saņem visu pilnu kompensāciju par izdevumiem, bet ja viņam ir, pieņemsim, 42 eiro izdevumi, tad viņam atlīdzina šī dienas naudas apmērā, 35 eiro apmērā. Savukārt par papildu izdevumiem, pieņemsim, ja darba alga ir 1000 eiro un kopējie papildu izdevumi mēnesī, šeit skatāmies mēneša griezumā, ir 500 eiro, tad kopējā summa ir 1500 eiro, un tā kā atlīdzinām ir ne vairāk kā 70%, tad maksimālā atlīdzināmā papildu izdevuma summa ir 1050 eiro, 70%. Savukārt par to prombūtni virs 24 stundām jānorāda, ka ja darbinieks darba brauciena ietvaros 24 stundu laikā var atgriezties savā dzīvesvietā, un viņam ir nodrošināts nepieciešamais atpūtas režīms, tad papildus izdevums nekompensē. Tātad kaut vai tā pati drēbju mazgāšana un gludināšana, ja šoferis var atbraukt 24 stundu laikā mājās, un viņam ir pietiekams, tiek ievērots diennakts noteiktais atpūtas režīms, tad tiek pieņemts, ka viņš savas papildu lietas var izdarīt mājās savā dzīvesvietā, un papildu izdevumi nav jākompensē. Tādā gadījumā ir jāmaksā tikai darba samaksa un tiešie ar darba braucienu saistītie izdevumi. Tālāk pievērsīsimies komandējumu finansiālajiem aspektiem. Arī komandējuma gadījumā, protams, primāri darbinieks saņem darba samaksu par visu komandējumā pavadīto laiku, tā skaitā par ceļā pavadīto laiku. Šajā gadījumā ir jāmaksā arī komandējuma dienas nauda. Tā ir jāmaksā vai nu 100% vai 30% apmērā, tūlīt izstāstīšu arī par tiem gadījumiem, un ir jāatlīdzina arī ar komandējumu saistītie tiešie izdevumi. Komandējuma dienas naudas limiti ir noteikti manis jau minētajos ministru kabineta 969. noteikumos. Atkal vēršu uzmanību, ka darba devējs nav ierobežots maksāt darbiniekam dāsnā komandējuma dienas naudu. Šie ir tikai tie minimālie apmēri, ārpus vai zem kuriem darba devējs nav tiesīgs paiet. Vispirms es pakavēšos pie izdevumiem, kas ir, protams, jau minētie transporta izdevumi, izdevumi par bagāžu, viesnīcu, stāvvietām, maksām par, ja tie ir maksas ceļi, tilti, tuneļi, kas ir izmantoti braucot ar personīgo transporta līdzekli. Arī izceļošanas dokumenti, ja ir nepieciešams formēt vīzu, bankas komisijas par naudas maiņu, apdrošināšana, vakcinācija un manis jau minētā dalība maksas semināros un konferencēs. Un visos parastajos gadījumos komandējuma dienas nauda izmaksājama pilnā apmērā. Savukārt, ja ir nodrošināta uzturēšanās, tātad ir dzīvesvieta, pieņemsim viesnīca rezervēta klasiskajā variantā, un ir nodrošināta ēdināšana vismaz 3 reizes dienā, tad dienas naudu drīkst samazināt un izmaksāt tikai 30% apmērā no ministru kabineta noteikumos minētās dienas normas konkrētajai valstī.
No šī mēs varam secināt, ka komandējuma dienas nauda primāri ir paredzēta ēšanas vajadzībām faktiski, un ja darba devējs var pierādīt, apliecināt, ka tātad viņš ir apmaksājis darbiniekam viesnīcu, kurā ir, pieņemsim, apmaksātas brokastis, savukārt pusdienas darbiniekam tiek nodrošinātas konferencē varbūt, un vakariņas savukārt tur arī kaut kā tiek organizētas, vai varbūt darba devējs tur ir nodrošinājis kaut kādu īpašu ēdināšanu, tad komandējuma dienas naudas apmēru var samazināt. Savukārt vērš uzmanību uz to, ka ja gadījumā izdodot rīkojumu par darbinieku sūtīšanu komandējumā, darba devējs jau rīkojumā ir ierakstījis, ka izmaksā darbiniekam komandējuma dienas naudu noteiktā apmērā, tad šis rīkojums ir uzskatāms kā darba devēja apņemšanās, tas viņam pašam ir saistošs, un vairs samazināt komandējuma dienas naudas apmēru nevar. Tātad, ja darba devējs ir ierakstījis, ka viņš maksās darbiniekam visus 100%, ja, varbūt tas izteikts finansiālā izteiksmē, tas nav būtiski, par katru komandējumu dienu, tad darba devējs nevar vēlāk pārdomāt un teikt, nu jā, bet īstenībā jau tev dzīvošana bija un ēšana tev arī bija, un es izmaksāšu tikai tos 30%. Šāda kārtība īsti nav pieļaujama, un darbinieks var paļauties uz to, kas ir rakstīts rīkojumā, ko darba devējs viņam ir gan uzdevis darīt, gan arī apsolījis faktiski. Komandējuma laikā nav darbiniekam jānodrošina komandējuma valsts minimālā darba alga konkrētajam amatam vai kaut kādi citi minimālās darba prasības, kā tas būtu jādara darbinieku nosūtīšanas gadījumā. Komandējuma laikā jau minēja, ka saglabājas spēkā darba līgums, tās darba tiesiskās attiecības netiek īpaši ietekmētas vai kaut kā pārbaudītas, un tie darba apstākļi faktiski visi ir vērtējami pēc Latvijas tiesībām. Tātad arī gan darba stundas, gan brīvdienas, svētku dienas, tas viss tiek rēķināts pēc Latvijas normatīviem aktiem. Un tad mēs varam pāriet pie darbinieku nosūtīšanas finansiālajiem aspektiem, kas arī mazliet atšķirās no iepriekš aplūkotajiem. Primāri jau atšķirības ir darba samaksā. Ja iepriekšējos apskatītajos gadījumos, gan darba braucienu gadījumā, gan komandējuma gadījumā darbiniekam vienkārši maksā nolīgto darba samaksu, tad nosūtot darbinieku strādāt uz citu valsti, protams, darba samaksa nekad nesamazinās, bet ir gadījumi, kad tā var palielināties. Proti ir jānoskaidro, kāda ir šīs te mērķa valsts minimālā algas likme konkrētajam amatam, un tā ir jāsalīdzina ar to algas likmi vai mēneša algu, kas ir pielīgta konkrētajam darbiniekam. Un ja gadījumā tās valsts minimālā algas likme ir lielāka, ja viņa pārsniedz to, ko Latvijas darba devējs piedāvā darbiniekam maksāt, tad uz laiku, kamēr darbinieks atrodas šajā citā valstī, viņam ir tiesības saņemt vismaz to minimālo algu, kas ir noteikti šajā konkrētajā valstī. Tas ir noteikts tāda iemesla dēļ, lai kontrolētu lētā darba spēka ieviešanu, lai nebūtu tā, ka valstis, kurās ir mazas algas, savus darbiniekus masveidā sūtītu strādāt uz citām valstīm, un tajās valstīs savukārt būtu pasūtītājiem izdevīgi ņemt pakalpojumus no šādām te lētākām valstīm, tādējādi kropļojot vietējās valsts tirgu. Ļoti rūpīgi ir jāpievērš uzmanība tādās specifiskās nozarēs, piemēram,
Tā pati būvniecība man ir jāpiemina šeit. Jāskatās, vai ir konkrētajā valstī kaut kādi, vai tas ir regulēts ar kādu normatīvo aktu, vai varbūt ir kāds koplīgums vai kādi citi vispār saistoši noteikumi, kas nav normatīvā akta veidā, kā tad noteikt šo te minimālo algas likmi konkrētajam amatam, kā to varētu salīdzināt ar Latvijas, ar līdzīgu darbu Latvijā. Tas man nav vienots atbildes šeit, nav arī vienota, interneta resursi, kur jūs varētu atvērt un apskatīties visas šīs atbildes. Tas droši vien ir jāveic izpēta katrā konkrētajā gadījumā. Darbinieku nosūtīšanas gadījumā var būt jāmaksā dienas nauda vai 30% apmērā vai 0. Un 0 tas ir, kad dienas nauda nav jāmaksā, protams. Un arī izdevumi. Mazliet sīkāk. Ar komandējumu saistītie izdevumi, komandējumi šajā gadījumā darbinieku nosūtīšanas izdevumi, protams, tie ir atkal ceļa izdevumi, jo darbiniekam nav pašam jāatlīdzina ceļš, kā viņš dodas uz darba veikšanas vietu un atpakaļ. Atkal vai tās ir transporta biļetes, vai tie ir degvielas kompensācija, automašīnas apdrošināšana un tam līdzīgi. Savukārt ar dienas naudu ir mazliet sarežģītāk. Šeit ir jāskatās uz manas minētās direktīvas noteikumiem, kas noteic, ka nosūtītajiem darbiniekam ir jānodrošina šī nodarbinātības noteikuma izpilde atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem vai vispār saistošajiem koplīgumiem. Un darba samaksas saturu definē katra valsts pati, un tā var ietvert minimālās algas tarifa likmes, kā arī dažādas obligātās komponentes, piemēram, piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, papildu darbu vai darbu svētku dienās un tam līdzīgi. Atalgojumu šajā gadījumā nenosaka pēc taisnīguma principa vai kaut kā tam līdzīgi, bet ir jāskatās tieši uz normatīvo regulējumu. Un darbinieks nedrīkst tikt nostādīts sliktākā stāvoklī, kā esošie darbinieki. Ar dienas naudu darbiniekam nav jāizmaksā dienas naudu, viņam nav tiesības saņemt dienas naudu tad, ja darbiniekam tiek nodrošināta ēdināšana 3 reizes dienā. Tātad mēs nosūtīšanas gadījumā varam konkrēti faktiski saprast, ka tā dienas nauda ir domāta tīri uz ēdināšanas pakalpojumiem. Vai arī darbiniekam izmaksājumā darba samaksa ir tāda pati, kā salīdzinājumam darbiniekam valstī, uz kuru darbinieks tiek nosūtīts veikt darbu. Tātad šeit nav runa par to minimālo algas likmi, kas ir jāievēro, jo iespējams, ka no Latvijas tiek aizsūtīts kvalificētāks darbinieks, kuram darba alga Latvijā tomēr ir zemāka nekā šīs kategorijas darbiniekiem minimālā algas likme. Bet, ja mēs skatāmies uz salīdzināmiem darbiniekiem valstī, tātad šajā mērķa valstī, cik saņemtu tādas pašas kvalifikācijas un darba stāžu, piemēram, speciālists, ja tā izmaksājumā darba samaksa ir tāda pati, tad arī dienas naudu var nemaksāt. Tad tiek uzskatīts, ka darbinieks faktiski uz to nosūtīšanas laiku pilnvērtīgi dzīvo šajā valstī un saņem algu tieši tāpat kā cits cilvēks, tātad vietējais darbinieks šajā valstī un var par šo naudu atļauties paēst un sevi uzturēt. Tātad, kā jau es norādīju, tad viens no šiem jābūt ir vienam no šiem kritērijiem izpildītiem, lai dienas naudu varētu nemaksāt. Tātad vai 3-reizēja ēdināšana dienā, vai arī šī te
alga, kas ir pielīdzināma salīdzināmam darbiniekam konkrētajā valstī. Ja neviens no šiem kritērijiem neizpildās, tad ir jāmaksā dienas nauda 30% apmērā. Tātad faktiski nosūtot darbinieku, viņam ir jāpiešķir vēl papildus finansējums uztura nolūkā. Gribēju pieskarties darbinieku nosūtīšanas gadījumā 2 jautājumiem. Viens būtu par to, kā ir vai nav apmaksājams ceļš uz citu valsti, vai, teiksim, tas laiks, kas tiek pavadīts ceļā, būtu ieskaitāms kā darba veikšana, vai tomēr tas ir darbinieka brīvais laiks. Un šajā sakarā ir arī Latvijas tiesa spriedusi, senāts ir pieņēmis spriedumu. Gadījums bija tāds, ka darbiniekam bija jādodas veikt darbs, bet viņam bija jābrauc ar savu automašīnu uz Vāciju. Turklāt darba devējs gribēja, lai darbinieks vēl arī ved kaut kādus instrumentus ar šo automašīnu. Bet darba devējs beigās nevēlējās maksāt par šīm te ceļā pavadītajām dienām, tad ceļš turp un atpakaļ, uzskatot, ka šajā laikā darbinieks nav veicis darbu. Tiesa gari un plaši analizēja šo situāciju un atzina, ka šo laiku darbinieks nav varējis izlietot pēc sava ieskata, viņš nav varējis atpūsties, šis laiks ir bijis nepieciešams, lai dotos veikt darbu. Turklāt konkrētajā gadījumā spriedumu ietekmēja tas, ka darbinieks bija braucis ar automašīnu, tātad viņš bija bijis pie stūres, koncentrētā, fokusētā stāvoklī, arī nevarot arī šo transporta laiku izmantot pēc saviem ieskatiem. Un tiesa atzina, ka ņemot vērā apsvērumu kopumu, šis laiks ir jāapmaksā kā darba laiks. Tātad noteikti ir vērtējums katrā konkrētā gadījumā, kāda ir tie apstākļi, kā darbinieks ir devies uz šo te nosūtīšanas vietu, bet visticamāk, ka šis laiks būs apmaksājums kā darba laiks. Savukārt, kas attiecās uz svētku dienām. Tātad, iedomājamies, Latvijā mums ir savas zināmās svētku dienas, darbinieks aizbrauc veikt darbu citā valstī, kopumā viņš strādā pēc, pieņemsim, tas ir būvlaukums, viņš strādā būvlaukumā, bet viņš strādā pēc Latvijas darba režīma, nezinu, viņam ir brīvs 18. novembris un tam līdzīgi, bet tad ir tās valsts svētku diena, kurā, pieņemsim, darbinieks šajā būvlaukumā netiek ielaists. Un tad jautājums ir tāds, vai šāda diena darba devējiem Latvijā ir jāapmaksā, ja darbinieks viņā nav veicis darbu. Arī ir tiesa atzinusi, ka šajā gadījumā tomēr darbiniekam darbs ir jāapmaksā, jo tas ir attaisnojošs iemesls, kāpēc viņš šajā dienā nav veicis darbu. Un tātad faktiski darbinieks var izmantot gan tās brīvdienas, kuras viņš ir spiests izmantot tās mērķa valsts tiesību sistēmas ietvaros, gan arī viņam ir tiesības uz savas valsts brīvdienām, ja viņš tās vēlas izmantot. Pavisam īsi par nodokļu jautājumiem. Teikšu uzreiz, ka nodokļu jautājumi nav tieši mana specialitāte. Ja jums radīsies padziļināti jautājumi par nodokļiem, tos noteikti es varēšu uzdot saviem kolēģiem, bet tad jau atbildēt pēc webināra, droši vien sarakstoties privāti. Bet tas, ko es šobrīd gribēju izstāstīt, ir par
to, ka izdevumu kompensācija par komandējumiem un darba braucieniem neveido darbinieku ienākumu. Tas ir par, es minēju tajā kontekstā par darba samaksu. Tātad kompensācijas nav uzskatāmas par ienākumiem, un tāpēc tos neapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un sociālo nodokli. Savukārt, ja kompensācija normas saskaņā ar minētajiem ministru kabineta noteikumiem 969 tiek pārsniegtas, ko darba devējs var darīt, tad savukārt šis pārsniegtā daļa tiek uzskatīta par ienākumu un nodokļi tam tiek piemēroti. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc darba devēji, protams, nav īpaši ieinteresēti maksāt darbiniekiem lielākas kompensācijas. Un savukārt darbinieku nosūtīšanas gadījumā dienas nauda var būt uzskatāma par minimālās darba algas daļu, ja tas ir paredzēts tajā komandējuma vai mērķa valsts noteikumos. Tātad, ja darbinieks tiek sūtīts darbam uz citu valsti, nav viennozīmīgas atbildes par to, vai tā dienas nauda, kas viņam tiek izmaksāta gadījumos, kad viņa tiek izmaksāta, vai tas ir uzskatāms par minimālās darba algas daļu vai nē. Un no tā šis jautājums vispirms ir jāizpēta tātad mērķa valsts normatīvajos aktos, un no tā būs atkarīga aplikšana ar nodokļiem. Un šobrīd esam nonākuši pie pēdējā attālinātā darba veida, kas ir mūsdienu realitāte, attālināts darbs no citas valsts. Tie ir arvien vairāk šobrīd izplatīti gadījumi, kad darbinieks vēlas vai nu pastāvīgi vai zināmu laiku veikt darbu no citas valsts, vai nu darbinieks pārceļas dzīvot citur, vai viņš vēlas uz laiku padzīvot kādā siltākā vietā, piemēram, kā šobrīd nākot, tuvojoties augstajiem rudens un ziemas mēnešiem. Un šajā gadījumā būtu jāatceras, ka ir diezgan daudz jautājumu jāatrisina rakstveidā, lai vēlāk nerastos kāda domstarpības ar attālināto darbinieku. Kopumā, vai attālinātais darbs ir pieļaujams un vai tas ir atļauts? Jā, tas noteikti ir atļauts un šāda situācija var būt, ka darbinieks strādā attālināti, ja vien darba specifikas dēļ tas ir iespējams. Pirmais, kam ir obligāti jābūt darba līgumā, ir vienošanās par šo attālināto darbu. To mums noteica arī darba likums, tā skaitā 40. panta 2. daļas 4. punkts, kas noteica, ka, ja darbinieks var darbu veikt attālināti vai no dažādām vietām, tas ir obligāti ierakstāms darba līgumā. Ja, pieņemsim, jums ir darbinieks, kurš visu laiku ir strādājis pie jums Latvijā un tad vēlas doties projām uz kādu laiku. Ja darba līgumā ir rakstīts, ka darba devējiem ir tiesības nodarbināt darbinieku dažādās vietās, tad es pieņemtu, ka darba līgums var pat netikt grozīts, jo šis formulējums aptvertu, ka dažādas vietas var būt arī ārvalstis. Ja ir noteikta konkrēta valsts, ka darbinieks strādā par Latvijā dažādās vietās vai kā, tad noteikti darba līgums būtu grozāms. Ir iespējams noteikt gan konkrētu valsti, kurā darbinieks strādā, un tas pat būtu ļoti ieteicams, es to vēlāk arī paskaidrošu, kāpēc. Var arī norādīt termiņu, ja gadījumā darba devējs piekrīt, ka darbinieks strādā citā valstī tikai noteiktu laiku, tas arī būtu atrunājams. Var arī nekonkrēts termiņš būt, bet tad tas viss ir vienošanās jautājums, bet tad darba devējiem savukārt nav pamata sagaidīt, ka darbinieks kaut kādā brīdī atgriezīsies un sāks atkal strādāt kā iepriekš tādā režīmā no biroja, pieņemsim. Otrs jautājums, par ko ir jāvienojas rakstveidā, ir darbinieka pieejamība, kas ir ļoti būtiski tajos gadījumos, ja darbinieks dodas uz citu laika zonu. Ja atšķirība ir
ja laika atšķirība ir kaut kāda 1 vai 2 stundas, tas varbūt nav tik būtiski, bet ja šī laika atšķirība ir jau lielāka, tad ir svarīgi atrunāt, kuros laikos darbinieks būs pieejams, kuros laikos ar viņu ir iespējams saziņa. Tas ir svarīgi arī šī darba un privātās dzīves balansa nodrošināšanā, jo no vienas puses darba devējiem, protams, ir nepieciešams, lai darbinieks būtu sasniedzams, pieejams un ar viņu varētu kontaktēties. Savukārt darbiniekam ir nepieciešams ievērot tomēr arī tīri bioloģiskās stundas, kad saule aust un riet un kad viņš uzturoties citā valstī, kad viņš iet gulēt. Un tāpēc par to ir vajadzīgs vienoties rakstveidā. Tāpat tas attiecās uz darba izpildes stundām, jo var gadīties, ka darbinieks, teiksim, pieejams ir īsāku laiku, jo, piemēram, tad, kad darbinieks sāk darbu, tad darba devējs jau taisās beigt darbu. Tad viņiem, pieņemsim, saziņai paliek kaut kādas 2-3 stundas, bet darbinieks tajā pašā laikā viņš var turpināt veikt darbu tad, kad Latvijā jau ir vakars vai nakts, un tad vajadzētu vienoties par šīm darba izpildes stundām. Savukārt, ja darba specifika prasa, lai darbinieks būtu pieejams tieši noteiktās stundās, kad Latvijā ir šis darba laiks, tad tas ir jāatrunā atsevišķi, un tur var nākties risināt jautājumus par nakts darbu, ja šīs darbinieka darba stundas vairāk kā par 2 stundām iestiepjas pēc 10:30 vakarā. Ieteicams ir arī vienoties par attālinātās komunikācijas līdzekļiem, kas būs tie kanāli, pa kuriem jūs sazināsieties. Tā varbūt šķiet, ka šie jautājumi ir nebūtiski un pārāk sīka detalizācija, bet gadījumā, ja radīsies kādi konflikti vai pārpratumi, pasargātam būt nekad nav slikti, un ja būs atrunāts, kādā veidā darbinieks ir sasniedzams, ņemot vērā, ka darba devējs nevarēs nekādīgi aizdoties pie viņa un apskatīties, kur tad viņš ir palicis, kāpēc viņš neatbild uz e-pastiem vai uz MS Teams ziņām, tad vienošanās par šiem komunikācijas līdzekļiem reizēm ir ļoti būtiski. Varbūt darbinieks nevēlas, lai ar viņu sazinās, pieņemsim, WhatsAppā, kas ir tāds ierasts komunikācijas rīks. Varbūt tas ir jāatstāja tikai uz kaut kādiem profesionālākiem rīkiem. Varbūt tieši otrādāk šāda saziņa ir nepieciešama. Puses var vienoties arī par izdevumu sekšanu. Parasti jau gan šī darbinieku migrēšana notiek uz viņu pašu rēķina, taču darba devējs un darbinieks var vienoties, ka gadījumā, ja darba devējiem ir vajadzīgs, lai darbinieks uz kaut kādiem laika posmiem ierodās klātienē Latvijā, tad darba devējs sēdz šos izdevumus, kas ir saistīti ar ceļošanu. Izdevumu sekšana būtu atrunājama noteikti, lai vēlāk nerodas kaut kādi pārpratumi, domstarpības saspīlējumi, kam par ko būtu jāmaksā. Izdevumi attiecas arī uz tādām lietām, kā darba vajadzībām nepieciešamie citi resursi, piemēram, tas pats internets, ja tas ir tas būtiskais darba instruments, kas darbiniekam ir nepieciešams, varbūt tie ir telekomunikācija pakalpojumi, varbūt tie ir arī kaut kādi citi izdevumi, kas ir saistīti ar darba veikšanu. Arī par šādiem izdevumiem būtu vērts iepriekš vienoties un to atrisināt. Par piemērojamo likumu noteikti, ka darbinieks strādās pēc tā likuma, par ko būsiet vienojušies. Iespējams, tas būs Latvijas likums, taču šajā gadījumā situācija ir nedaudz līdzīga kā ar darbinieka nosūtīšanu, ka darbiniekam pavadot noteiktu laiku citā valstī, it sevišķi darbinieks tur ir pārcēlies strādāt pavisam, dzīvot un strādāt. Pēc attiecīgās valsts tiesību aktiem var izrādīties, ka darbinieks ir
darbiniekam būtu jāpiemēro attiecīgās valsts tiesību normas. Un šis ir aspekts, viens no aspektiem, kāpēc ir darba devējiem svarīgi zināt, kur tad atrodas darbinieks un kādā valstī viņš veic šo darbu. Lai varētu pārliecināties, vai nebūs šķēršļu ar piemērojamo likumu, kas tad īsti ir jāpiemēro. Pamatā, ja mēs vadamies pēc darba likuma normām, tad, ja darbinieks ir pastāvīgi pārcēlies dzīvot un strādāt citā valstī, tad ir jāpiemēro šīs citas valsts tiesību normas, jo tā ir darba izpildes vieta. Darba tiesībās pamatā piemērojamo likumu nosaka pēc darba izpildes vietas. Un kaut arī darbs tiek veikts, teiksim, Latvijas darba devēja labā, tad darba izpildes vieta paliek citā valstī. Darba devējiem var arī rasties pienākums reģistrēties kā nodokļu maksātājiem šajā citā valstī. Tajā sakarā, lai par darbinieku samaksātu nepieciešamos nodokļus. Un pārsvarā Eiropas Savienības valstīs robeža šķirtne, kad ir jāsāk domāt par reģistrēšanos citā valstī, kā nodokļu maksātājiem, ir 183 dienas gadā. Tie ir aptuveni 6 mēneši. Tātad gada periodā 183, ja nepārtraukts uzturēšanās ilgums ir 183 dienas, tad visticamāk iestāsies pienākums maksāt nodokļus jau tajā valstī, kurā uzturs darbinieks. Darba drošība un darba aizsardzība. Šie jautājumi nav atliekami vai tos nedrīkst ignorēt tikai tāpēc, ka darbinieks vairs neatrodas šeit uz vietas. Tieši tāpat kā gadījumā, ja darbinieks strādā no mājām, joprojām darba devējiem ir jārūpējas par darba drošību un darba aizsardzību laikā, kamēr darbinieks veic šo darbu, pat ja tas ir vienkārši darbs pie datora. Darba devējiem faktiski būtu jāapseko tā darbinieka darba vieta, tā vieta, kur viņš reāli veiks šo darbu, un jānovērtē tā atbilstoši darba drošības un darba aizsardzības prasībām. Protams, izklausās zināmā mērā absurdi, kā to var izdarīt. Ja darbinieks nesadarbojās, tad droši vien to izdarīt ir neiespējami, bet kopīgi risinot šo jautājumu, noteikti to var atrisināt. Ir visādas video zvanu iespējas, kad darba devējiem ir iespējams ielūkoties darbinieku mājoklī. Viņš var vērst darbinieku uzmanību kaut vai uz to, ka tur ir neergonomisks krēsls vai nepietiekams apgaismojums vai, piemēram, vadu izvietojums tāds, kur var pārāk viegli aizķerties un paklupt. Šie jautājumi varbūt šķiet tādi nenopietni, bet tajā brīdī, ja darbiniekam pildot darba pienākums notiks kāda trauma vai veselības traucējums un tiks pieteikts prasījums par negadījumu darbā, par kompensācijas izmaksu un tam līdzīgi, darba devējs droši vien jutīsies komfortablāk, ja viņš būs darījis visu un dokumentējis to visu, ko viņš ir darījis, lai novērstu potenciāli šos riskus. Un kā vēl pēdējais ir jāmin datu nodošanu uz trešajām valstīm, proti Eiropas Savienībā datu apstrādes jautājums regulē visiem zināmā regula par datu apstrādi un bez personas piekrišanas datu nodrošina uz trešajām valstīm ir aizliegta. Tātad, ja persona, darbinieks, dodas dzīvot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, tad darba devējiem ir īpaši būtiski zināt, uz kurien tad persona dodās, un ja tā ir trešā valsts, tad ir jāsako līdzi, vai šī datu nodošana ir atļauta, vai viņa ir droša un kādā veidā tas notiek. Līdz ar to tas, kur dzīvo
darbinieks nav tikai viņa darīšana, bet tā ir arī darba devēja darīšana. Un pavisam īsi par nodokļu jautājumiem attālinātā darba gadījumā. Iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijā nebūs jāpiemēro, ja darbinieks ir Latvijas rezidents, nodokļu vajadzībā nodokļu rezidents, un maksā nodokli citur, un valstis ir parakstījušas nodokļu konvenciju. Tātad atkal ir jāskatās, kas tā konkrēti ir par valsti, uz kurieni darbinieks ir devies, un nodokļu jautājumi ir jāizpēta atsevišķi. Savukārt Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks aprēķināts, bet samazināts par citā valstī samaksāto, ja valstis nav konvencijas dalībvalsts. Minētais nozīmē to, ka ja Latvijā IIN būs lielāks nekā tas, kas ir samaksāts citā valstī, tad starpība tik un tā būs jāmaksā arī vēl klāt Latvijā. Savukārt, ja persona nav Latvijas rezidents, tad IIN nav piemērojams, un tātad tas nav jāprēķina. Un otrs, kam es vēlos vērst jūsu uzmanību, ir šis te A1 certifikāts. Strādājot Eiropas Savienībā, Latvijas vai citas valsts sociālo nodokli var maksāt, saņemot šo te A1 certifikātu. Cik es zinu, ja darbinieki tiek nosūtīti darbam Latvijā, certifikāts ir jāsaņem obligāti, vienalga vai tā būs tā, vai darbinieks vēlēsies maksāt nodokli savā valstī vai Latvijā, jo tajā paziņojumā, kas ir jāsniedz valsts darba inspekcijai, tas ir tāds tiešsaistes paziņojums, kurā ir aizpildāmi obligātie lauki, un tur obligāti norādāms A1 certifikāta numurs un izdevēja valsts. Tātad, ja cilvēks brauc strādāt uz Latviju, tad šis A1 certifikāts ir obligāts, jo bez viņa vienkārši nevar izpildīt likumā noteiktās prasības. Attiecīgi ir nepieciešams noskaidrot, kas notiek gadījumā, ja jūs darbinieku nosūtat strādāt uz citu valsti, vai gadījumā arī tur nav līdzīga situācija, ka šis A1 certifikāts ir obligāts. Un, ja darbs tiek veikts ārpus Eiropas Savienības, tad ir piemērojams darba veikšanas valsts, tiek piemērot darba veikšanas valsts normatīvie akti, ja vien Latvijai nav noslēgts ar šo valsti starpvalstu līgums sociālās drošības jomā. Tā, šis pavisam īsi ir tas, ko es vēlējos jums izstāstīt. Mums pat ir palicis mazlietiņ laiks līdz oficiālā webināra termiņa beigām, tad skatīsimies, vai ir kādi jautājumi radušies. Tā, es saprotu, ka jautājumu laikam nav bijis. Vismaz es Tērzētavā jautājumus neredzu. Ja kādi jautājumi jums šobrīd ir radušies, mēs vēl varam par tiem parunāt. Gaidīšu tos vēl kādu mirklīti čatā. Vai arī, ja ir kaut kas specifisks, ko es šobrīd nevarēšu atbildēt, vai ko jūs nevēlaties publiski uzdot, tad šeit jūs redzat manu kontaktinformāciju un aicinu jūs arī sazināties, ja šādi jautājumi ir radušies.